Sveika, mīļā, šovakar dīvāna sarunā. Nu jau ar siltu tēju, rudens nāk, jūtam, vajag sasildīties, pasildīties un pārunāt par kaut ko foršu. Es teiktu tā, šodien tāds izklaidējošs vairāk, izklaidējošs vakars, jo mums tēma ir ļoti, ļoti interesanta. Tā, mīļā, liekam krūzemalā. Tēmas ir ļoti interesanta. Tēja ir arī interesanta, bet tēma ir interesanta un saucās ceļošana pie iepriekšējām dzīvēm. Ko man tas dod? Cik tas ir vērtīgi, vai tas ir vajadzīgi, vai tas ir noderīgi man arī šajā dzīvē. Un par to mēs šodien mazliet ar Kasparu parunāsim. Es domāju, ka mums ir katram savs viedoklis un vienmēr ir interesanti paskatīties viedokļus no abām, no divām pusēm. Un tev ir savs viedoklis. Ir cilvēki noteikti, kas vispār netic iepriekšējām dzīvēm. Tad tavs viedoklis ir pareizs, ir ok. Ir cilvēki, kas tic iepriekšējām dzīvēm un ir viņas redzējuši, piedzīvojuši, sajutuši. Tas arī ir ok. Katram ir sava patiesība un nav tikai viena patiesība. Tieši tāpēc klausies līdzi, ieklausies, varbūt arī tu kaut kādu impulsu sevī sajutīsi, un tu noteikti atradīsi arī savu patiesību pie sevis un sevī. Sveika, Lieni, čau, prieks tevi redzēt. Lieni, tu mani labi dzirdi? Nu, lūk, gaidam Kasparu ciemos pie mums, un es ceru, ka mums arī šo internets turēs. Internets ir baigi interesantais. Reizēm viņš tur, reizēm viņš netur. Bet, kā mēs zinām, visam ir vieta būt. Liena mūs dzird. Super, Liena. Prieks, ka tu mūs dzirdi. Sveiks, Kaspar. Čau! Prieks arī tevi. Kā iet? Nē, es redzēju 100 gadus. 100 gluži vēl, nē. Es tik slikti izskatos pagaidu. 2 reizes mēģinām tikties, bet jāsakās, tas bija labi. Jā, nu. Kāds neatļāva nevienam tikties. Jā, visam ir vieta būt, tikko teicu. Visam ir vieta būt. Es zinu, mīļie, ka daudzi gaida šos mūsu vakara siltās sarunas un seko līdzi un ieklausās. Tā kā tad, kad universums viņas dos, viņas būs. Ja gadījumā nebūs, tad ziniet, ka mums nedod krāns ir aizslēgts. Nu, ko es šodien teicu, tāds informatīvs pasākums mums tāds vairāk par iepriekšējām dzīvēm, kad cilvēks tic, kas netic, visam ir vieta būt. Bet es zinu, ka mēs abi esam saskārušies ar iepriekšējām dzīvēm. Esam viņas redzējuši, sajutuši. Pēc patiesībā šodien gribētu aicināt tevi padalīties ar tavu pieredzi. Kā tu vispār ieraudzīji savas dzīves? Kā tu viņas sāki redzēt? Kā tu sāki noticēt, ka tās ir iepriekšējās dzīves? Kā tu vispār saskāries? Nu, redz, sākumā es ticēju, ka tas ir iepriekšējās dzīves. Vairs nav iepriekšējā dzīve, jo nav tāda. Iepriekšējās dzīves ir tavam ķermenim. Kā viss tas sākās? Viss sākās ar atbilžu meklēšanu. Es tā kā, jebkurš no mums, lai gan tas cilvēkam ir iestatīts, ka, redziet, mums prāts ir unikāls. Viņam nekad nav miera. Viņš sastāv mērķus. Tā kā mērķis sasniegts, viņš jau ir nospraudis jau jaunu mērķi. Ja? Viņš tā skrien, tad saviem mērķiem visu laiku bez apstājas. Kas notiek, tā, ka prāts nespēja noķert mērķi? Vai ka prāts apstājas un jūs uzliekat mērķi, kad nesasniedzam mērķi. Un, prātams, šķiet, ka tas mērķis tiks sasniegts pēc 10, 15, 20 gadiem. Viņš sāk gremdēties atmiņās. Un tā, kad jūs prātam pasakiet, ka nav jēgas no atmiņām, jā, jo tas, kas notika bērnībā, tas notika. Jūs tikai nevarat izmainīt to nekādīgi. Prāt, lai noturētu jūsu interesi un savu barjeru starp ķermeni un astrālo ķermeni, gremdējas iepriekšējo dzīvju atmiņās. Bet tas tagad ir interesanti. Un jūs visi kā piesiet saita. Es iepriekšējā dzīvē biju tur. Es biju tas un tas. Es tagad zinu, kāpēc tā notika. Tā ir kāra man iepriekšējā dzīves. Stop. Cukurim. Tas ir interesanti. Jā, es jau to saku. Prātam vajag interesi. Jā, paši. Prāts un ego ir īsts. Viņam tikai un vienīgi patīk interesants lietas. Nu. Un ja tavs prāts saprot, ka nav interesanti, viņš jau tur neiet, nemeklējas. Priekš kam viņam? Pilnīgi bezjēdzīgi.
padarīšanu. Pagaid, tu tagad tāds nopietns jau esi. Davai tur ir interesanti. Kaspar, tur ir interesanti. Davai parunā par to, kas tur ir interesanti. Tu skrien uz priekšu. Par to, kas tur ir interesanti. Tu taču arī esi paskatījies savas iepriekšējās dzīves. Labi, tagad es tev uzdošu elementāru jautājumu. Kas interesants notika notikumā, kuru tu jau izdzīvoji? Kas interesants notika vakardien tavā dzīvē? Tā ir ziņkārība. Nē, es prasu, kas tev notika interesants vakardien? Man katru dienu ir interesanta. Tā, ja tas jau ir šis mirklis, jo tu izdzīvo šo mirkli ar interesi. Bet kas tieši tevi piesaista vakardienā, aizvakardienā, bērnībā, dzimšanas procesā vai kas tevi tieši piesaista? Kas man tieši piesaista? Kāpēc tu gremdējies atmiņās? Man ir jautājums elementārs. Kāpēc tu gremdējies atmiņās? Šodien es vairs to nedaru, bet mēs runājam par to, ka ir daudz attīstībā ir dažādi posmi kā pakāpieni, kur mēs ejam un skatāmies. Šodienas jautājums ir interesants, ko tu man uzdod, tāpēc, ka šodien es vairs to nedaru. Ja? Bet kaut kad, ja es to darīju, pirms 2 gadiem arī ložņā un skatījos, un man bija interesanti, es meklēju atbildes, jo es atbildes nesadzirdēju sevī, tas ir pilnīgi normāli. Nu, un tad tu ložņā un skaties visu, kas tur ir un kā tur bija, un nespēju noticēt. Kāpēc tu to darīji? Meklēju atbildes, tāpēc, ka sevi nedzirdēju. Uz miljonus jautājumiem. Uz kādiem? Kas es esmu, misija un viss pārējais. Misija un viss pārējais. Kā misija? Tava ķermeņa? Jau pat tālu tur tagad ej. Nu, redz, mēs tāpēc arī gremdējamies atmiņās, lai mēs rastu atbildes uz jautājumiem, bet mēs šeit kļūdamies. Nu, pastāst. Nu, ko mēs redzam? Mēs jau redzam, ko? Mūsu ķermeņa iepriekšējās dzīves. Atmiņas. Atmiņas, kas palikušas no iepriekšējām dzīvēm, uzglabājas mūsu ķermenī. Ok, tad kāpēc viņas uzglabājas? Tā, jautājums. Ļoti elementārs un vienkārši. Tētis, vectēvs, vecvectēvs, vecvecvecvectēvs, vecvecvecvecvectēvs, vecvecvecvecvecvecvecvectēvs. No. Kas viņiem visiem ir kopīgi? Tā ir ģimts, DNS. Tātad katrs no viņiem ar spermatozīda palīdzību apaugļoja olšūnu. Kas ir spermatozīdā? DNS, kur uzglabājas visu jūsu ķermeniskā informācija? DNS? Ja? Visas jūsu iepriekšējās dzīves, ko jūs izdzīvojat tikai ķermeniskā veidolā. Kāpēc jūs atceraties iepriekšējās dzīves? Tāpēc, ka viņas ir jūsos iekšā. Un tā, kad jūsu prāts nespēja nodarbināt jūs ar nākotnes mērķiem, jo tie mērķi ir lieli un visādi un šādi un tādi, jūs esat nopirkuši Lamborghini, pašu jaunāko vai Bentley, Jakānu, kuram ir Porsche. Un jums ir viss. Prāts jums nodarbina prātiņu ar ko arī priekšējām dzīvēm. Tas ir interesanti. Un ļoti grūti pierādāms un izpētāms. Un jūs te varat padalīties ar visiem. Es te biju tur, un es biju šitur. Bet skaidrības labāk ieviesīšu nedaudz korekcijas. Man tikko nesen bija interesants notikums un dziedniecība. Es neuzskatu, ka sevi par dziednieku un vispār neuzskatu, ka kādu vajag dziedēt. Iesāksim to. Bet arī cilvēki nespēja saprast, kāpēc notiek konkrēti atgadījumi. Un tad es vienkārši paskaidroju, tāpēc, ka iepriekšējā dzīvē jūs ieņēmāt tādu un tādu ķermeni un tādā lomā spēlējat. Un tāpēc šajā dzīvē jums ir jābūt tādā un tādā ķermenī un jāspēlē pilnīgi gluži pretēja loma, diametrāli pretēja. Bet dvēsele jau kā tāda, viņa ir mūžīga. Ja, piemēram, ķermenis, kāpēc ķermenis saglabā savas atmiņas?
Viņš saglabā atmiņas DNS, tāpēc, ka ķermenis pēc maksimums 100 gadiem nomirst. Jā. Dvēsele jau ir nemirstīga, tā enerģija ir nemirstīga. Pat ja viņa nekad nedegradējas, viņa visu laiku attīstās. Tas tā kā mūžīga enerģija. Jūs visu laiku veidojat to savu audumu arvien perfektāku. Protams, ir dzīves posmi, kur jūs viņu veidojat perfektu, jā, un ir dzīves posmi, kur jums tā veidošana neiziet. Protams, tas tāpat kā, kā lai es tā. Nav tāda vienmērīgi, ka jūs katru dzīvi vienmērīgi uztaisiet 1 centimetru savā audumā. Ja? Vienā dzīvē jūs uztaisiet 5 centimetrus, ja? Vienā dzīvē jūs uztaisiet tur 1 centimetru savā audumā. Saprotam? Līdz ar to, ja jūs uztaisiet 1 centimetru, tad jums ir jāizdzīvo tieši ar to pašu savu 1 centimetru. Tieši tāda pati dzīve, tikai ar dažādiem aktieriem, savādākiem aktieriem, savādāk fiktīs. Bet jūs jau nebūsiet, jūsu dvēselē jau nebūs tā, kas bija iepriekšējā dzīvē. Viņa jau būs ar to 1 centimetru izdaudzēt. Ja vienkārši būs cita enerģija. Tieši tā. Ok, tagad atgriežamies pie ķermeņa. Ķermenis saglabā iepriekšējo dzīvju sāpes, traumas, vēl kaut ko. Piemēram, elementārs piemērs. Es biju pirms gada Eģiptē, es nevarēju iet piramīdās. Es apzinos un saprotu, ka es tur esmu dzīvā aprakta kaut kādā dzīvē, un es zinu to savu Eģiptes dzīvi. Bet, ieejot piramīdās, vienkārši ķermenis fiziski atteica. Es nezinu, kas ir panika. Es esmu vesela, man nav nekā, un pēkšņi man sākās vienkārši kur es vienkārši jūtu, es iziešu vai neiziešu ārā. Ja? Un to es visu reāli sajūtu. Tad kāpēc man ir, piemēram, jāsajūt šī sajūta, šī trauksmes sajūta? Kāpēc man tas ir jāatcerās, priekš kam man tas ir dots? Tas ir ķermeņa atmiņas. Tas ir ķermeniskās atmiņas. Ja? Bet priekš kam viņas ir dotas šajā dzīvē? Priekš kam viņas ir jāatcerās? Tev nenostrādā bloks. Normāli ir tā, ka tavās smadzenēs nostrādā bloks, ķermeniskajās smadzenēs, ka tu neatceries, kas notika iepriekšējā dzīvēs, jo pretējā gadījumā tu vienkārši sajūti prātā no tās visas pieredzes. Un tas ir ņemot, tevi piemēram. Bet ir ļoti daudz cilvēki, kas atcerās savas iepriekšējās dzīves, un viņš var aizbraukt uz konkrētu vietu un iet konkrētā un teikt, es dzīvoju. Tāpēc, ka ķermenis jau saglabāja. Jā. Tad tur jāskatās dziļāk, kāda saistība tev ir ar Eģipti. Bet mans patiesi viedoklis ir, ja tu tur jūties, tad vienkārši nē, viss. Tu tur dzīvi izdzīvoji. Tas ir tāpat kā saistīts no cilvēciskās suga. Tas ir pilnīgi visas. Uz kā ir balstīt? Uz izdzīvošanas principu. Tā kā mēs bijām viens cilvēks uz planētas Zemes, mums tā apēda gan zirneklis, gan degunradis, gan ziemeļbriedis vienalga. Mēs nevarējām izdzīvot. Līdz ar to mēs esam izveidojušies kā ķēde, kas attīstās un izdzīvojas. Līdz ar to jums ir bailes no kara darbības, bailes no zirnekļiem, bailes no visiem dzīvniekiem, pat no kaķiem jums ir bailes. Pusim godīgi, jā. No pilnīgi visiem. No visas tās bailes, kas ir jums bijušas iekšā, kuras jūs esat izdzīvojuši iepriekš. Jūs iepriekš izdzīvojuši kara darbību, jā, kuras esat iemainots vai miris vai kas. Tāpēc jums arī nevēlaties karot. Visi graustaties pa mieru, ka viens ir labāk. Jā, jūs, piemēram, bailes no zirnekļiem. Ne visiem, bet ir cilvēkiem ir bailes no zirnekļiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tā informācija stāv jūsu DNS-ā. Jā, tēti varbūt apēda zirnekļus. Ir daudz baiļu patiesībā. Skaties. Tad, kad es sāku transformācijas procesu, viņš sākās. Es piemēram, tagad ir laika līnijas. Daudz ko tu vari staigāt, kaut kur daudz ko redzi. Un patiesībā arī reāli ikdienas bailes var būt no tām dzīvēm. Piemēram, es nezinu, pateikšu. Tu nevari izteikties. Piemēram, sieviete vai vīrietis vienkārši nevar izteikties, vai par sevi būt patstāvīgs un
izteikties un nedodies, viņam vēl ir vadītāja loma iedota šajā dzīvē, līderis, kur jāiet pa priekšu, viņam prostā augsts viedri, viņš vienkārši nevar neko izdarīt, kur savukārt, ieskatoties iepriekšējās dzīvēs, viņš, piemēram, par to, ka viņš savu patiesību runāja, viņš ir, piemēram, tur sārtā dedzināts, un tas nospiedums jau ir palicis. Par dziedināšanu mēs parunāsim vienā citā laivā, jo tur atkal dziļa tēma, atkal cita. Bet teorētiski viņš nes to baili līdzi, viņa riktīgi trikī šajā dzīvē ir. Un tas arī ļoti interesanti, ka mums iedod līdzi tādu tā kā smaržu no iepriekšējās dzīves vēl. Tu pati viņu paņem, tev neviens neko nedod. Tā, kad tu iemājo ķermenī, tā, kad tavā mamā apaugļos olšūna un dvēseli ieņem šī mazā ķermenīša ķermeni, tu jau zini, ar kādām emocijām, kādām garīgām vērtībām, kādām fiziskām vērtībām. Tu to visu zini. Tu saproti to, ka tev būs jāiet cauri līdera jomai. Tu saproti to, ka šajā ķermenī būs atmiņas par iepriekšējo dzīvi. Dvēseli, tu jau kā dvēseli tu izvēlies. Nu jā, tas makes sense. Tu izvēlies, paliec savu grāmatu. Tu kā piedzimstot veikalā, saliec plauktiņā visu, ko es vēlēšos šajā dzīvē darīt kā dvēseli, jā. Piemēram, tur, un konfrontēšu sevi ar to, apgūšu to un to mācību, jo citādi mums nebūtu jēgas būt. Ja viss būtu gludi, piemēram, nebūtu baiļu no izteikšanās kā līderim, jā, viss būtu super, es visu varu, man viss izdodās, viss bombīgi, tad ko tad darīt teorētiski, vai ne? Nav jau kur. Tad, ja tu būtu dvēseli pavēlnieks. Kaspar, es zinu, ka tu vari dažas, pastāsti mums dažas dzīves no sevis. Es zinu, ka tu arī zini dažas dzīves par sevi. Pastāsti. Es nevēlos par viņām runāt, es negribu runāt no pēdējām priekšām dzīvēm. Ir, protams, un arī, ja tev ir vairāk interesē manas iepriekšējās dzīves, tad dzējā paklausīties. Dzējā ir ļoti daudz iepriekšējās dzīves ieliktas. Bet... Ko tev tas deva? Deva kaut ko vai nedeva pilnīgi neko? Es esam iepriekšējām dzīvēm neko pilnīgi nedod. Jo tavā būtība jau šeit nav ķermeni uzbūvta. Tu esi pieņēmis ķermeni tādu, kāds viņš ir, un tava būtība ir attīstīt savu garu, garīgo enerģiju. Jo tikai garīgā enerģija ir tā būtiskākā. Jā, ja tu gribi atrast atbildes kaut kādas, lūdzu, staigā pie iepriekšējām dzīvēm, kamēr tev slikti paliek. Bet tas tev neko nedos, jo tāpēc, kad saproti, tev ir jāsaprot vēl viena lieta, kad var būt tavs gars, kas ieņēma šo mazo bērniņu, iepriekšējā dzīvē nemaz nebija tajā ķermenī. Saproti to? Bet iedomājies, mans gars ir manā ķermenī, bet iepriekšējā dzīvē mans gars varēja būt tavā ķermenī. Saproti man? Un tāpēc rodas mums cilvēkiem, kas nodarbojas ar spirituālo, ar garīgo pasauli. Viņi reizēm jauc ķermenisko ar astrālo. Mēs astrāli esam visi saistīti, kā lielā zirnekļa tīklā, jā? Bet ķermeniski mēs jau neesam saistīti. Es, piemēram, es iedošu elementāru piemēru, jā? Varbūt iepriekšējā dzīvē tu biji mana sieva, bet tu neizskatījies tā, kā tu izskaties tagad. Un es neskatījos tā, kā es izskatos tagad. Varbūt iepriekšējā dzīvē man dvēsele bija tavā ķermenī, un tava dvēsele bija manā ķermenī. Veseliski, jā, mēs ceļojam kopā, miedarbojoties. Līdz tam brīdim, kamēr mēs spējam miedarboties viens ar otru. Protams, nav jau teikts arī, kad man pēdējā nesen notikuma liecina par to, kad mēs varam pieaicināt sev pavadoņus, jā, kas pārauga procesus un atbalsta procesus un palīdz iziet dvēselē šo procesu. Jo, tā kaut kā. Es tur visu laiku runāju, tu neko es pārnēju. Ir tā kā runāt. Es aizdomāju, zini par ko? Dvēseli. Tas ir foršs piemērs. Ļoti atvainojos, ka es tevi pārtraucu. Mums te nesen bija saruna 2-3 dienas atpakaļ, kad es tev teicu salīdzinājumu. Ot iedomājies, tu šodien esi kravas automašīnas šoferis. Tu ved pilnu kravas automašīnu ar tomātu. Tu viņus aizved, pārdod, un šodien brauc pēc kāpos. Tu aizbrauc
pēc kāpostiem, tad piekrāmēt to kravas automašīnu kāpostiem, tā kā ved uz nodošanas punktu, nodot kāpostus. Bet tomātu smaržu ir palikusi tajā kravas automašīnas nododot. Viņi jau nekur nav izkāpti un izkūpējuši. Un tāpat tas ir ar tavu ķermeni. Jā? Tavs ķermenis atcerās, vispilgtāk viņš atcerās iepriekšējo dzīvi. Bet tas jau nav teikts, ka tu kā dvēsele biji tajā ķermenī. Ja tu to gribi noskaidrot, to var izdarīt. Bet dvēsele savu iepriekšējo dzīvi neatcerēsies, tāpēc, ka viņai nav vajadzības to atcerēties, jo viņa aug, viņa attīstās. Nav kā ķermenis pēc 100 gadiem nomirst, piedzimst jauns ķermenis, baigi neizdarīts. Ķermenis vispār nav izdarīts. Es domāju, ja pasaulē valdītu uzņēmēji, tad viņi pilnīgi bezjēdzīgs darbības. Iedomājas, ieguldi ķermenī kaudzi naudas, mājas, mašīnas, visu, ko var ielikt, kur var ielikt, ko var visu. Šis kretīns paņem un nomirst. Pilnīgi bezjēdzīgi iztērēt naudu. Jā, un patiesībā tik daudz arī priekš ķermeņa ražojās. Pārtika, drēbes, viss pārējais, ne tik daudz, tāda lieta aiziet. Jā. Bet cilvēkiem labāk, tad kad dvēsele, piemēram, dvēsele pārdzīvo, tā kā ķermenis pārdzīvo. Jums jāsaprot, ka dvēsele ļoti saistīta ķermeni. Dvēsele saprot, kas viņai jāiziet, jā, bet ja ķermenim sāp, tas respektīvi, tev ir emocionālās sāpes. Jā, jūs sakiet, man sāp dvēsele, bet īstenībā jums dvēsele nesāp. Viņas emocionālās sāpes ir, kas ietekmē jūsu smadzeņu puslodis, bet dvēsele pati to arī izjūt. Dvēsele izjūt jūsu ķermeniskās sāpes, jo tāpēc, ka jūsu ķermenis ir dvēseles māla. Jūs variet nomierināt dvēseli, izstāstīt, sastāstīt, paskaidrot, apskaidrot, pielāpīt, sašūt, uzšūt, samainīties ar enerģijām, updeitot, palaist, pasmaidīt, jā, to jūs varat izdarīt. Bet ķermenim, viņam tā ir, tas ir Mars, viņš nesaprot, pa ko es runāju, kādu dvēseli jāšuj un jālāpa, nav. Un tad reizēm ir tā, pēdējais notikums, kas man liecina, ka cilvēks, ķermeniskais cilvēks vēlas zināt, kāpēc viņš ir ieņēmis tādu ķermeni šajā dzīvē. Un tad es arī paskaidroju, ka man nepatīk to runāt, bet es reizēm paskaidroju. Jā, ka tu esi šajā dzīvē tas un tas, jo tāpēc, ka tev ir jāizdzīvo tas un tas, jo iepriekšējā dzīvē tu darīji to un to. Vajag interesanti sanāk, jo patiesībā, piemēram, iepriekšējā dzīvē, es kaimiņam aplaupīju visas govis nozagojā, tad ir skaidrs, ka šajā dzīvē man nozags. Labi, ne visas govis, varbūt man būs mašīnu sēta pilna, man nozags visas mašīnas. Vienkārši tā sajūta ir jāizdzīvo, tas ir baigi interesanti, kad tiek izdzīvot tā mācība no tā kā divām medaļas pusēm. Ja šajā dzīvē es biju zaglis un apzagu tevi, jā, šajā nākamajā dzīvē apzags mani. Un tas tā baigi interesanti, ka, ir jāizdzīvo tās sajūtas ir jāpiedzīvo, tas, ko tu novēroji. Tas kāds interesants novērojums. Es domāju, ka tas nav tikai mans novērojums, bet ļoti daudz. Visu pasauli var to paskatīties un ļoti daudz novērojumu. Cilvēki, kas kļūst bagāti, ļoti bagāti, īsti pirms nāves nodarbojas ar ziedošanu. Kas viņam nav ko darīt? Ķēri, grābu, un tagad spējuši sāk ziedot. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka cilvēkam tāpat kā, jums jāsaprot, ka posms, kādā bērniņš ienāk pasaulē, viņam ir balans starp astrālo ķermeni un fizisko ķermeni. Viņš saprot, kas notiek. Un ar laiku ejot, kad mēs tiesamies pēc mīlestības, tur mammas, visa apkārtējā sabiedrība māca, fiziskā ķermeņa puse paaugstinās un astrālais ķermenis paiet uz leju. Respektīvi, prāts un jūsu fiziskais ķermenis ņem pārsvaru pār jūsu astrālo ķermeni. Tāpēc ir ļoti grūti dzirdēt, ko jūsu astrālais ķermenis stāsta. Jūs neklausieties. Maziem bērniem tas ir ļoti izteikti, tāpēc, ka bērni dzird, redz un visu, ko redz. Jā. Man dēls, un Emīlija arī laikam,
ir redzējis, ka tantiņas stūrīs tā mājas. Jā, viss kārtībā. Bet pierādīt, ka mēs to nevaram. Un tieši šis pats process iestājas visiem cilvēkiem. Identisks process iestājas visiem cilvēkiem. Mūsu šūnas no vecuma novecuma, līdz ar to mūsu prāts un egoisms iet uz leju. Tad, kad šis posms notiek kas? Cilvēks redz, kādu dzīvi viņš ir izdzīvojis. Viņš ir dzīvojis ņēmēja dzīvi. Viņš saprot, ka nākošais posms būs devēja vai lūdzēja. Nu, tagad iedomājies, tu esi miljardieris. Tu sēdi un redzi savu nākošo ciklu. Vai tu vēlies būt par lūdzēju dzelzceļa stacijā? Jā, nevar šo ciklu izbēgt. Bet viņi grib atdot visu naudu atpakaļ, lai tas cikls īslāks. Tāpēc viņi atdot, ņemiet. Man vairs nevajag, viss kārtībā. Jā. Patiesībā, tas arī baigi interesanti, prāts te visu laiku dzen augstāk, tālāk, vairāk. Materiālajā dzīvē uz zemes teorētiski jau ir ok, bet ar vienu bet. Ja tu turpini sadzirdēt sevi un savu dvēseli, un ja tu turpini sadzirdēt savu dvēseli, tad saproti, ka viņi jau to negrib, ka viņai to nevajag. Viņai pilnīgi nevajag. Bet zini, te arī baigi interesanti. Ot, piemēram, es saku, ka man ir pilnīgi viss. Man ir viss, man tiešām ir viss, man neko nevajag. Tad, kad tu dzīvo tikai un vienīgi priekš sevis, un tev ir pilnīgi vienalga, ko kāds par tevi domā, ar kādu mašīnu tu brauc, kādā mājā tu dzīvo, kur tu dzīvo, vienā, tev ir chill. Pat ja tu esi biljonārs, jā, tu vari dzīvot zelta pilī, bet ja tas ir priekš tevis, viss ir chill. Nu, protams, ja tu dzīvo zelta pilī un neesi, nezinu, apalpījis kaimiņi citu pilī, ja tu pats esi ar savu enerģiju to visu zemes enerģiju nopelnījis, apelnījis, apstrādājis, uzcēlis to pili, dzīvojis tajā pilī, tas ir kārtībā. Jā. Tā ir enerģijas apmaiņa, jā, jo visa enerģija, ko jūs šeit pelnīt vai nepelnīt, viņa paliks uz zemes, lai cik jūs krietni ķertu. Zemes enerģiju jūs līdzi nepaņemsiet, viņa paliks šeit. Viņa ir tā, tu varētu salīdzināt ar lielu matricu, jā, lielu grāmatu, nezinu, lielu pasauli, kur viss, kas ir paņemts no šejienes, paliek šeit. Tavs ķermenis saka, ka viņš nomirs, kur viņš paliks? Te? Nu jā, līdzi nepaņems. Man baigi viens teikums kaut kad, nezinu, pirms kaut kāda laika tu teici, man viņš tā aizrāma un tāds, teici, un zini, pats pēdējais, ko tu šeit pats pēdējais, ko tava dvēsele atstās šeit uz zemes. Nē, bet kā teica, pats pēdējais, ko tu atstās šeit uz zemes, ir tavs ķermenis. Mēs par materiālo pasauli kaut kad runājam, un man tāds, tiešām nopietni. Man tā riktīgi ego sadeva pa pakaļu, bet reāli. Nu jā, redzi, mūsu prāts un ego ir baigi interesantais. Viņš jau tev nestāsta, ka tu mirsti. Viņš jau zina, ka viņš mirsti. Tad, kad tu piedzīsti, tu saproti, ka tev ir jānomirst, jo tas ir process. Jā. Mēs par to nerunājam. Bet ko mēs katru gadu darām? Mēs svinam savu dzīvšanas dienu. Kūku nedrīkst nēst, Kaspar. Tas ir svēta lieta. Ko tu tagad runā? Bet dzīvšanas diena jau ir pagājusi. Mēs svinam pagātnes notikumu. Saproti? Tas baigi interesanti. Mēs nesvinam to, kas būs, bet mēs svinam to, kas jau pagājis. Tas ir bijis, izbijis. Mēs taču nevaram divreiz piedzīvot. Tā taisnība, tie ir svētki, kad es nācu pasaulē. Tas ir godināt. Tie ir svētki, kad nācu pasaulē. Nu jā. Tas pagātne. Nu jā. Tu godini pagātnes notikumus. Jā. Tev tas ir normāli, nu. Tā kā es tev teicu, tā kā tavam prātam zūd mērķi, ko viņš dara? Gremdējas. Ja atmiņās. Nu, jā. Bet... ja tev ir tagad mērķu kolāža pie sienas, jā, tur, nezinu, jahtā, tur, nezinu, guru, jā, vai zvaigzne tu gribi būt.
Prastā sēž un domā, man tikai 100 gadi. Diez vai es par jaunu sauli būšu pēc 100 gadiem. Nav jēgas to skriet. Bet, gan jau panāksim. Prāts. Vieglāk ir pagriezties atpakaļ 30 gadi un domāt par savu dzimšanas dienu. Cik forši bija, ka piedzimu. Visi mani mīlēja, visi par maniem skatījās, visi par maniem priecājās, visi mani salīdzināja. Tas tak forši bija. Un fotografēja. Dzimšana ir dziļa tēma. Patiesībā ir jau dažādi aspekti tam visam. Nesam tāda... Jā. Esam tādu atziņas panāca par piedzimšanu, patiesībā sākot ar piedzimšanu, sākas arī mūsu nomiršana, jo katru dienu mēs ejam tuvāk savai nomiršanai, jo mēs jau nezinām, kad mēs nomirsim. Ir bērniņi, kas nomirst tikko piedzimstot, ir kas nomirst 5 gados, 10, 20, 50, 100. Mēs dzīvam tā ilūzijas pasakā, ka man ir 100 gadu dzīve dota. Es zinu, kad tu nomirsi. Mēs visi zinām savu nāves dienu. Tu gribēji tēju dzert. Mēs novirzījāmies no tēmas. Mums Evita raksta. Tā, mīļā Evita, mīļā, jūs tik forši, jūs ir tik daudz šovakar. Tā, man vēl šķiet, Evita raksta, man vēl šķiet baigi interesanti. Es bieži iepriekš gan sapņos, gan domās reāli redzu kaut ko un pēc kāda laika tiešām arī piedzīvoju. Un tad Evita raksta tālāk. Ir 2 reizes bijis ugunsgrēks, ko iepriekš redzēju, pat izstāstīju vienreiz vecākiem, un nepagāja ne mēnesis, tieši viss tā arī notika. Interesanti. Iekomentē, Kaspar. Tas jau ir normāli. Cilvēkam šī barjera ir 50/50. Vai nu ar šādu? Parasti prāts ir diezgan liela viņa, ja? Un tur ir tā tēma, kad ir tie prāti. Pēdējo cilvēku, ko es satiku, ko es strādāju, tur bija tādi. Prāts ir te kaut kur augšā un iekšā ir pilnīgs. Un jo tev augstāk pretējās vibrācijas, tas ir normāli, rītdienu redzēt un zināt, kas notiks rīt, parīt, aizparīt, mīlīši. Tas ir tad, ja ir šādi apmēram, bet mums jau tas prāts ir diezgan spēcīgs. Ir cilvēki, kas, piemēram, pēc meditācijām reizē tas prāts ir ļoti, ļoti stiprs. Tas nozīmē, ka vienkārši tā barjera ir ļoti liela, ego ir diezgan liels arī parasti. Un tad notiek kaut kādi notikumi, kas tā kā brucina, tā kā mūri. Līdz nobrucināt. Tos sauc par stūrakmeņiem, karodziņiem, norādēm, pērlēm. Jā, piemēram, ja jūsu prāts ir uzbūvējis Ķīnas mūri, tad jūsu dzīvē notiks kaut kas tāds, lai dvēsele būtu balansā ar prātu. Visu laiku prāts mēģina gūt virsroku. Tad notiek šķiršanās, nāve tev kaimiņos, ne kaimiņos, bet ģimenē, jā. Tas, kas jūsu prātu egoistisko sabrucina, ka jūs pie sevis uzdodat jautājumu, ka man ir viss, bet īstenībā man bērns ir slims, jā, kāda jēga man no tā, ka ir viss, ja es netieku pie ārsta vai, bērns izdara to, vai vienalga ko, jā. Vai jums tur vīrs atrod mīļāko, vai sieva atrod mīļāko un aiziet projām. Tie ir tie stūrakmenīši. Bet saistībā ar to, ko Evija rakstīja par to ugunsgrēku, tas viss normāli ir, tas, ko tu redzi. Galvenais tic, ka tā ir, tā ir, Jo tu esi augstākās vibrācijās, jo tu labāk redzi, kas notiks tālāk. Jo tava dvēsele jau zina, tava dvēsele zina savu grāmatu, bet neizmirsti to, ka tava dvēsele ir saistīta vēl ar 100 citām dvēselēm. Mēs zinām, kas notiks rīt. Tā kā jūs visi latvieši zināt, kas notiks ar Latviju. Jā? Nekā jau nav, viss tur normāli. Evita raksta, bet zinu, reizēm tā bailīgi paliek. Kā? Prāts baidās mīlīši. Prāts vienmēr baidās no tā, ko viņš nesaprot. Prāts vienmēr baidīsies. Jums tak visiem bailes ir no marsjāņiem. Jūs marsjāņi nesat redzējuši, bet visi baidās. Jums visiem bailes ir no trakajiem, no šizofrēniķiem, no pilnīgi kuku cilvēkiem, jo jūs viņus nesaprotat. Jo lielākā daļa ir mūsu pieņemta. Tagad iedomājieties, ja mēs dzīvotu pasaulē, kur lamam es un tu esi tādi, kādi mēs esam, bet visi pāriem mums apkārt būtu šizofrēniķi. Kuri būtu slimnieki? Es un tu. Tie būtu normāli.
Jā, bet man liekas, jo vairāk cilvēki arī pamostās pēdējā laikā un daudzas lietas krata un pamodina un arī redz un jūt apkārtnē, kas notiek. Tas tiešām Evita var piekrist, kas man liekas, tas tīri normāli tagad, jo pastāstīšu citu vienu gadījumu. Es arī jūtu tās lietas, kas notiks. Redzi, mums tā sajūta attīstās. Viens redz, vienam filmiņa tinās, vienam bildes nāk, vienam liekas, ka viņš redz, bet viņš jūg prātā. Vienam sajūtās, katram ir savs, katrs saņem savā veidā to sajūtu, bet nav jau no viņas jābaidās. Vienkārši pīčo tādi, ka mēs to izmainīt nevaram. Tas būs, notiks un, jā, mums arī Liena rakstā. To teiņa dziest, klausies lietakstā. Man liekas, ja redzu vīziju, mums ir iespēja šo informāciju apstrādāt un mainīt. To nav jāuzņem kā vienīgā patiesība. Protams, tā ir mana patiesība. Jums katram ir sava patiesība. Jūs vibrējat savās vibrācijās tādās, kādās jūs vibrējat. Bet es jums varu pateikt skaidri, gaiši no savas pieredzes, no cilvēkiem, ar kuriem es strādāju, no cilvēkiem, ar kuriem es strādāju joprojām. Ja jūsu dzīvē būs jānotiek atgadījumam, jūs varat darīt ko jūs vēlaties. Jūs neko neizmainīsiet. Neko. Jūs varat iet pie burves ar to kristāla bumbu. Jūs varat darīt, ko jūs gribat. Nemainīsiet. Jūs savu grāmatu izmainīt nevarat. Tieši šī iemesla pēc jūs ejat step by step. Un tagad iedomājies, vajag interesanti sanāk. Tu tagad uzraksti grāmatu. Nē, superīgākais piemērs. Tagad bērni mums ir, gan tev, gan man. Mēs viņu vedam pirmajā klasītē, uz 1. septembris skolu. Mēs tagad aizvedam, viņš aiziet nomācās ar 1 mēnesi. Es gribu 9. klasē mācīties. Man nevajag 1. klases eju 9. Viņš rītā tagad sakrāmēs somu, pasaka mammai, mammu, es eju uz 9. klasi un bliežu uz 9. klasi. Mīlīgi, jūs tak saprotat, ka tā nav. Jums nav tās vibrācijas, lai jūs ieliktu no 1. klases 9. Tagad otrs jautājums par, ja tu zini notikumu, kas notiks rītdien, vai tu viņu var izmantot? Labi, superīgs piemērs. Tagad 9. klases skolotājs vai skolotāja vai skolnieks izdomā, ka viņš tagad ies uz 1. klasīti, jo viņš to vēl zina. Viņš to notikumu zina. Viņš tad ies uz 1. klasu un teiks tā. No rītdienas jums būs 5. klases eksāmens. Ko bērni darīs? Viņi sēdēs. Jūs nevarat izmainīt savu ciklu. Lai kā jūs censtos, jūs ciklu neizmainīsiet. Lai cik augstu jūs vibrējat, jūs savu ciklu neizmainīsiet. Un tā ir tikai prāta ilūzija, ka jums šķiet, ka jūs varat izmainīt to, kam jānotiek. Jūs to nevarat izmainīt. Liena, es tev atzīšos. Man ļoti, ļoti ilgi bija šis brīvās gribas likuma tēma. Es visu laiku diskutēju ar Kasparu, ka ir brīvā gribā. Kaut kādā brīdī man atnāca klikšķis un iekšējā sajūta. Man ir vienalga reāli, ko Kaspars saka, ir vai nav, bet tā sajūta atnāca manī pašā, ka tā brīvā griba man sajūtās kā ilūzija, kuru kā burbuli var vienkārši radatiņu pārdurt. Jo patiesībā reāli, ja no otras puses, ja dvēsele augšā izvēlās savus uzdevumus, viņa sasauc savu konsīliju, savu dvēseli, familiju, visu pāri un saka, ok, tagad mēs darām to, tas notikums veidos to, tas notikums veidos to, tas to. Katra enerģijas daļiņa ir salikta tik precīzi, ka patiesībā turpat nobīde tāda nevar būt, bet mums prātam gribās domāt, ka es varu izvēlēties, es precēšos ar Jāni vai ar Pēteri. Es varu izvēlēties, cik bērni man būs 2 vai 3. Es varu izvēlēties, ja? Bet patiesībā to, ka tu aprecēsi Pēteri un tev būs 3 bērni, viņš tevi sitīs, to jau tu sarunā ar viņu sen. Jo tu to sišanas pieredzi gribēji veikt, un bērni tevi izvēlējās, un blablabla. Un tas viss ir tāds diedziņš, tik sašūts, tas viss saudums ir tā, ka tu prosti nevari prāt izraut tādu robu, es izrauju robu, un es daru, kā es gribu. Tā ir absolūti manās sajūta. Mēs runājam tikai katrs par savu sajūtu. Katram ir sava patiesība, katram savs kosmos.
Es iegūšu sajūtu, es ļoti ilgi strīdējos. Divi gadi tur var strīdējies, ja nestrīdos. Man pat asinis sita augšā, domāju, tu neredzi, tu akls esi, reku, tā kā brīvās gribas likums, jā. Bet tikai tad, kad šī sajūta atnāk tevī pašai, jo visi raksta grāmatās, ka ir brīvās gribas likums. Un mums senī gribās domāt. Tas ir labi, un es jau beigās teicu, nu labi, 100% brīva griba varbūt nav, nu labi, nu bet 20 atstājiet prātam un ego vēl padancot, jā. Un ko es atbildēju, es teicu, nu ja gribi, tad domā. Bet tā sajūta atnāk pašā, viņa nevar nopirkt. Kamēr es neesmu aizmirsis, papildināšu. Nu. Skaidrs kā fakts, ka mēs iedarbojamies pareizi. Ka mums apkārt ir daudz cilvēku. Katrā cilvēkā ir dvēsele, garīgā dvēsele. Nu, par to mēs nestrīdamies. Nu jā. Nu ir tā. Pliks ķermenis nefunkcionē. Pliks ķermenis nefunkcionē. Es domāju, ka jebkurš, pat tie, kas netic tam visam, viņi iekšā dziļi zina, ka tā ir taisnība. Nu jā. Ka ir dvēsele, kas aizlido, ja citiem pie Dieva aizlido, citiem pie cita Dieva aizlido. Kāda atšķirība? Sāksim ar to. Mēs labi zinām, ka mums ir ķermenis. Mēs labi zinām, ka mums ir dvēsele iekšā ķermenī. Mēs labi zinām, ka mūsu dvēsele un ķermeņi, gan dvēsele, gan ķermeņi, iedarbojas ar apkārtējiem ķermeņiem un dvēseli. Tā kā tu teici, mums ir sava grāmata un mums ir sava ģimene, ar kuriem mums ir ciešāka miedarbība, ar kuriem attālāka, bērni, vīrs, sieva, māte, tēvs, draugi, tuvākie. Un tagad klausieties. Tagad vienā dienā es ar jums visiem esmu sarunājis, jā. Tu Lānai savas mācības, tu Lienai savas mācības, man Džeremijs savas, Emīlija savas, viss, kas man apkārt savas. Erika savas. Un tagad vienā dienā es tā sēžu, klausies, man ir brīvas gribas likums. Es neiešu vairs tās mācības, ko mēs ar jums sarunājām. Ejiet, jūs visi dzilulēs. Es tagad darīšu to, ko es gribēšu. Tad tas nozīmē, ja man ir jāiet pa labi, bet es jums visiem teikšu nemīļie, es eju pa kreisi, tas impaktos pilnīgi visu manu citu. Nu jā, tu uzkarini mūsu visus arī. Ne jau tikai sevi, bet es uzkarinu visus tos, kas man ir apkārt. Nu jā. Riktīgs egoistisko. Un tas nozīmē, ka mēs nevaram iziet savas mācības tava pa kreisi dēļ, un man ir jānāk vēlreiz tevis dēļ, jo tev ir brīva griba, un vēlreiz jāsēž visi tie 100 gadi šeit, lai izietu tā mācību. Saprot, ja tu tā izdarīsi, tav enerģija tiks pārveidota uzreiz, un tu nemaz to nevar izdarīt. Jo dvēseles, kas stagnē, respektīvi, neatgūst mācību, ja, viņai, piemēram, tā kā mēs runājam par to vienu mazo centimetru, ja tu izveid dzīvi, un citā dzīvē tu izveido 5 centimetru, ja tur attīstību vienā dzīvē tur 1 centimetru. Tu ej 2, 3, 4 dzīves, un visu laiku tikai tas 1 centimetrs, tu stagnē, ja tu neej uz priekšu. Uz leju tu nekad nepaies. Tev vienkārši tavu enerģiju pārveido augstākie. No tevis paņem to, kur tu stagnē, un ieliek kaut ko citu. Un to enerģiju, kur tu stagnē, pārveido. Un tā vairs nav tā enerģija, ar ko tu sāki visu to procesu. Tad es varu haltūrēt pāris dzīves. Un tāpat jau. Haltūrē. Tikai neizmirsti, ka haltūrējot, tu nohaltūrē arī tiem visiem pāriem. Nē, tas vairs nebūs korekti, ne? Un tad pārējie visi augšā uzvies tev, teiks, klausies, Lada, mēs ar tevi vairs nedraudzējamies. Tu te ej pa kreisi un haltūrē. Sēdi, ej viena pati. Mēs ar tevi vairs nav miedarbības. Nē. Dvēsele augšā mīl. Viņa nav dusmīga par to, ko es izdarīju. Tur ir mīlestība. Tur ir mīlestība. Bet tu neizmirsti, ka dvēselēm tiešām patiesi mīlestība. Es personīgi nesaticu ļaunu, sliktu, melnu, vienalga kā dvēselē. Bet tu neizmirsti jau, ka mēs dvēseles esam individuāli. Jā, kas esam visi saistīti kopā. Bet mums visiem ir viens ceļš ejams, un šis ceļš ir miedarbība. Un tajā brīdī, ka tos, dvēseli vienkārši neteiks, ka viņi ir tagad pa kreisi, un viņi ir pilnīgi vienalga par pārējām dvēselēm.
Jo tāpēc, ka nākamajā dzīvē tad viņa būs tā, kas sēdēs viena pati un pārējais patreiz. Nu, viņa to ļoti labi apzinās. Un, noteikti tīrākā miedarbība tur. Nu, tā kaut kā. Nu tā. Baigi daudz runājam. Mums jautājumi mēs esam novirzījuši tēmas, bet, zini, ir labi tā, ka ir, jo tēmas nav tieši tādas, kādas ir, jo mums ir tieši interesanti jautājumi par to. Tā tad laižam tālāk. Liena raksta, kurā brīdī tā vienošanās notiek? Tā kā dvēseles pirms dzimšanas vienojas? Nu jā. Dvēseles augšā vienojas, ka viņas satiksies. Es arī Liena augšā vienojos, ka es coachingā satikšu tevi. Un pēc tam par visu notiekošo, kas notiks tālāk. Nu, mēs vienojāmies. Un tu teici, ok, Lana, es ar tevi satikšos, es tev iemācīšu to un to. Un es domāju, jā. Reizēm ir tā, ka, piemēram, satiek vīrs sievu un dvēsele saka, un sieva saka, es gribu šajā dzīvē iziet vardarbības procesu, ka tu mani sit, piemēram, un vīrs saka, man jābūt sitējiem, galīgi negribās. Bet viņš saka, nu labi, mēs taču dvēseles mīl viens otru, un viņš, viņas vienojās, un ir viena alga, ko dara. Tāpēc patiesībā tajā dvēseli līmenī skatās daudzām lietām, par miršanām, par visām citām lietām. Daudz reālāk ir iziet no tās matricas un pārdzīvot šos pārdzīvojumus, saprotot, ka tā ir tā kā spēle matricā, dumji skan, bet kaut kā. Pareizi pasaki. Tas viss, kas notiek jums apkārt, nav īsts. Un jo jūs mazāk reaģējat uz to visu, kas notiek apkārt, jo jūs ātrāk ejat uz priekšu, jūs ātrāk lasat savu grāmatu. Tas nav pareizi teikt ātrāk, kvalitatīvāk. Jūs miedarbojaties ar saviem apkārtējiem. Jo, kā jūs saprotat, jo jūs vairāk izdaliet reakciju, jo jūs vairāk pretsaņemiet pretreakciju. Tikai tad šī spēle beidzās, kad jūs vairs nedodat reakciju. Jā. Tad tajā brīdī arī viss notiek. Zana raksta, es arī šo pēdējā laikā esmu saskārusies, ka nav iespējams mainīt to, kas paredzēts. Paldies, ka dzīves kostīms man iedots tīri kā neko. Yes, Zana, yes. Tā, Kristīna raksta. Kā lai mēs zinām, pa kuru ceļu jāiet, lai neaizietu nepareizi? Kas ir pareizi un kas ir nepareizi, Kristīna? Tieši tā. Nav pareizi vai nepareizi. Tu iesi pa to ceļu, pa kuru tev būs jāiet. Tu nevari aiziet kreisi vai pa labi. Prāts meklē pareizi vai nepareizi, vai ne? Prāts šaubās, viņam bailes ir. Nu jā, bet ja tu iesi pa kreisi un nokļūdīsies, un teiksi, vajadzēja pa labi, tad patiesībā tu jau sen zināji, ka iesi pa kreisi, veiksi šo mācību, kur uzskatīsi par kļūdu, kura tavu enerģiju izslīpēs, un tu atkal iesi tālāk. Vai tad tas bija slikti? Forša pieredze, sāpīga, bišķiņ pasāpē, labi, ir tālāk. Tieši tā, pilnīgi, tev 5 zvaigznes. 5, vai līdz 7 uzkāpt šodien. Tā, Liena raksta. Paga, es mācījos 5 baļu sistēmā, jā? Tāpēc es ļoti vecs esmu pendrināt. Tā kā es varu teikt, tev 5 zvaigznes. Tagad ir 10 baļu sistēma. Nu labi, došu tev 8. Tā, Liena raksta. Es pēdējā laikā aizķiros aiz teikuma, jāuzkāp kalnā, ko pats esi uzbūvējis. Esmu sajutusi, ka esmu kā dvēsele radījusi apstākļus, caur kuriem šajā dzīvē nespēja iziet cauri. Tu kā dvēsele nekad neradīsi apstākļus, kuriem tu neesi gatava. Protams, es tev uzreiz varu pateikt, kā tu izvēloties savu grāmatu un mācības, tu paņemsi līmenī te augstāku, nekā tu jau esi. Saproti man? Ja tev, piemēram, enerģija vibrē šādi, tad nākošā dzīves mācības būs tev dotas, lai tev enerģija vibrētu ātrāk. Tas ir nepareizi izstāstīts, bet es kā piemēram. Jo, tas būtu pilnīgi banāli, ja dvēselītes būtu un to pašu ceļu un mācītos vibrēt tikai vienā enerģijā. Tad jau būtu regress. Progresa nebūtu. Un līdz ar to tavas visas spēles, tavas visas lugas un aktieri būs nedaudz augstākā vibrācijā. Lai tu varētu sākt vibrēt un līdz. Tāpēc es izvēlēju uzdevumu, tas nedaudz augstāk. Es gribētu ko piebilst, ka man pat liekas, ka tev iedod tieši to, ko tu vari panest. Tas, ka tev ir grūti, ja tev nebūtu grūti, kā tu taukt un mācītos. Tev iedod tieši to, ko tu vari panest.
Tieši identiski. Tev neko smagāk neiet. Nu, jā. Bet tev neiedos to, kam tu jau biji vakar gatavs. Tev to nedos. Vienmēr ir challenge. Tev būs tieši tas, kam tu esi gatavs šo brīdi, uz doto brīdi. Tas tāpat kā nauda. Tev nauda būs tik, cik tev viņa vajag. Ne vairāk, ne mazāk. Tu stresot rēķiniem. Tev būs tik, cik viņus vajag. Nav jāatstresot. Pagaidām par to jāteic atsevišķi labi. Nu jā, mīļā, mēs sākam. Nu, labi. Mums te ir tik daudz tēmu patiesībā, ko gribās izrunāt. Es zinu, ka cilvēkiem interesē tas viss, jo patiesībā par to nerunā ārpasaulē. Ārpasaulē ir matrica un sistēma, kur ir skola, kur ir darbs, kur ir rēķini, kur tas ir saspiests, iespiests, vēl uzlikts tev ir zīmogs un vēl kaut kas. Un tas ir tā iepakots, ka, protams, šīs lietas ir ļoti vērtīgi saprast, apzināties sevi un lēnām pakot sevi ārā, jo mums visiem ir viens ceļš. Šeit, protams, miedarbība, bet mēs visi gribam atrast ceļu pie sevis. Es nevaru atrast ceļu pie Jāņa, Pētera, Kārļa, vēl kaut kā. Tas nav mans ceļš. Mans ceļš ir vienmēr tikai vienīgi ceļš pie sevis. Bet mums jau tas nav mācīts. Un tajā brīdī, kad atrod ceļu pie sevis, to laimi un dziļo mieru un to mājas sajūtu sevī, tā ir tā laimes sajūta. Un tas nav tas, ko mums vibrē apkārt. Vairāk naudas, augstāki amati, lielāki diplomi. Tas viss ir forši. Mēs to visu varam sasniegt. Ir ok, man arī ir diplomi un viss pārējais, bet tas nedara mani laimīgu. Un ir jautājums, vai tevi tas dara laimīgu. Un tāpēc arī noteikti skaties tu šo laivu, vai esi akadēmijā, lai atrastu šo savu soli pie sevis. Un katrs viņu atrod savādākā veidā. Katram tas ceļš ir savādāks. Vai nekas par kādu domā? Tas ir tik daudz sarežģīts sarunāks, un pat runās. Labi. Zini, ko to var novērot ļoti daudz augstu attīstītajās valstīs, ka cilvēkam ir viss, bet viņš ir tukšs. Viņš ir pilnīgi tukšs. Viņam ir pilnīgi viss, ko viņš vēlas, bet viņam nav nekā. Jo tā, kad tu sasniedz to, ko tu vēlies, tu saproti, ka tu to nevēlies. Pastāstīšu skaistu piemēru. Mums daudz ir dzirdējuši, bet sapat pastāstīšu. Pašā bērnībā, pašā saknē es nāku no ģimenes, kur bija mamma. Kur bija mamma, vecmāmiņa, vecais tēvs, tēta man nebija. Un es to pieredzi izvēlējos augt bez tēta. Bija brīži, kaut lai cik mamma necenstos un nedarītu un visu darīja. Bija brīži, kad zupā nebija gaļas, jo bija burkāns un kartupelis. Un es to piedzīvoju. To piedzīvojot, ko mēs gribam darīt? Mēs gribam, lai maniem bērniem būtu viss, ko vajag. Un mēs ejam šajā pieredzē iekšā ar galvu un ar kājām. Un izjūt šo pieredzi, kad mēs veidojam to dzīvi tā, lai man nekā netrūktu. Es nonācu dzīves posmā kaut kad, kad es dzīvoju ļoti skaistā mājā pie upes, lielā, skaistā. Bet tas viss ir iekšējās sajūtas. Tā ir tikai mana pieredze, ko es tagad stāstu. No tā, ka man nebija, man vajadzēja, tā krūze man bija tā kā tukša, ja? Tā krūze viņa man bija tukša. Tā kā man, un dzīveslēk gribās vajag to un šito un to man nav tā. Un visiem bija tā kleita un man tās kleitas nebija un bija tās. Un tu, Jēzus Marija, ko tu apvērcies un ko tikai tu nedari, lai tu so savu krūzi piepildītu. Un tajā brīdī, kad es piepildīju šo savu krūzi, pateicoties arī savam vīram, jo mēs tandēmā gājām tajā brīdī, piepildīju šo krūzi pilnu, dzīvojot mājā, kur es atveru durvis un pēc mazas pļaviņas ir upe, kur no rīta dzerot tēju to gulbi, vienkārši pārnas žvīdzina un viss tev ir. Tajā brīdī bija punkts, kad man bija piedzimis 3. bērns, un man ir noklišķējas sajūta. Man ir viss, bet man nav nekā. Un tajā brīdī sākās, teiksim, tāds tā kā otrs cēliens, tā izkāpšana no šīs matricas un ilūziju pasaules. Ar soli pretī sev un sākās jautājumi, kas es esmu, kāpēc es esmu šeit, kad arī man mamma nomira un sākās visādi procesi manī. Bet šis slānis, tiešām tā krūze man bija jāpiepilda materiālajā pasaulē. Un te ir jautājums tev, kas par kā tu domā, vai bez šīs krūzes piepildīšanas mēs nenotiek tas klikšķis? Varbūt tās ir kaut kādi notikumi, kas šeit, kamēr tev krūze ir tukša materiālajā pasaulē, kas tev klikšķina un liek pamosties. Ja tev tā krūze reāli ir jāpiepilda un jānonāk līdz tam. Kā tu domā? Krūze jāpiepilda. Bet tad,
kad krūze apgāstās, tu vari viņā ieliet. Tu nekad, saproti, ja mēs skatāmies, kad jūsu astrālā ķermeņa enerģija ir kā trauks, tad viņa ir jāizlai ārā, lai ielietu kaut ko jaunu. Tu, lai kā tu censtos kaut ko saliet iekšā, pa virsu kaut kam, tas nebūs tas, kas tev vajadzīgs. Ja, piemēram, es zinu cilvēkus, tur tādas dalītas sajūtas, jā, kur dvēsele ir jauna, un viņa ķer un grāb pilnīgi visu, ko var sakāt. Un viņa pielaiž šo krūzi ar visu, ko nesaprotot, vai tas ir, vai tas nav, vai to vajag, vai to nevajag. Un pēc tam viņā vairs nav vietas tai krūzē, lai kaut ko ielietu svaigu un jaunu. Jo tāpēc, ka tas svaigais un jaunais tek ārā. Tāpēc notiek, tad, kad notiek šie lūzama punkti, tā kā tev mammas aiziešana, jā, tikai tajā brīdī tu to kausu izlai sausu un tu viņu spēj pildīt ar pilnīgi kaut ko jaunu, jā. Vai bērna aiziešana no ģimenes, jā. Tas ir tie stūrakmeņi, tie karodziņi, tie norādes, jā, kas saliktas tavā dzīves ceļā, jo norādes jau var būt dažādas, tev var būt maza norādīta sākumā, bet ja tu ej tam garām, un beigās tev būs tāda norāde, ka tu nepaiesi garām. Vienkārši tev būs. Un tas tāpat kā tev visu laiku dzīvē blakus būs pavadonis, kas visu laiku pāraudzīs tavus procesus, neļaujot tev novirzīties, aizvirzīties. Jo tāpēc pavadoņi ir dzīvēs, jo tāpēc tas ir ļoti svarīgi, jo dvēselē nav egoistiska, jā, kas var tikai iet savu ceļu, iet pa labi, pa kreisi vai sēdēt divānā un skatīties televizoru. Tāpēc dvēsele miedarbojas pilnīgi visiem apkārt, līdz ar to dvēselē ir pavadoņi. Īpaši jaunām dvēselēm ir pavadoņi. Jaunām dvēselēm vispār ir grūti šajā zemē. Iedomājies, tu saproti visu, kas notiek un kā notiek, tu esi pilns ar mīlestību un pēkšņi tu vienviens zemes dzīvē, kur te viens otru šauj nost, koku cēt, griež rīknes, jā, lamājas, saka, kā mīl un sit pa seju. No jaunām dvēselītēm ir grūti, tiešām ir grūti, tu neko nevar izdarīt. Bet tā ir jauna pieredze viņām. Ko mēs varam? Vispār mēs esam aizvirzījušies pilnībā no tēmas. Mūsu tēma bija par iepriekšējā dzīvju pieredze. Bet viņam arī par dvēselēm ir. Viss jau tas ir saistīts, saprot, ka dvēselē nav iepriekšējās dzīves. Ķermenim ir. Tā kā, ja tu vēlies uzzināt, kāpēc tu baidies no zirnekļiem, staigā pa savu iepriekšējām dzīvēm. Tā tu uzzināsi. Bet tavai dvēselē, tavai astrālam ķermenim, tavai garīgai enerģijai ar to pilnīgi nekāda sakara. Tad mazs rezumē tas, ka, nezinu, piemēram, cilvēks brauc pa Itālijas šauriem ceļiņiem, un viņam ir vienkārši bail paskatīties pa kreisi, saprotot, kas tur var novelties. Tāpēc viņš ir nokritis. Ķermenis iepriekšējā dzīvē ir nokritis. Zinu reāli šādu variantu. Es zinu tiešām tādu dzīvi. Cilvēku. To mēs iemantojam no saviem vecākiem. Ko mēs iemantojam no vecākiem? Caur DNS. Caur DNS. To mēs pārmantojam. Bet ķermenis jau... Jā. Tas ir teikumu. Ķermenis. Tāpēc, ka ķermenis tas jau nav tavs. Tas nāk ar to, kas jau ir ielikts viņā. Jūs tak nepiedzimis, tad pilnīgi balta lapa. Jā, jūs māca no A līdz B. Jums iemāca, ka zāle ir zaļa, bet iepriekšējās dzīves jūs saglabājat savā DNS atmiņā. Tas nozīmē, ka ir tā, ķermenis nes mūsu DNS atmiņas līdzi. Es teikšu, piemēram, bailes no augstuma, bailes no izpletņa lekšanas, bailes no zirņekļa, bailes no kaķis, bailes uzstāties. Nav neaustas kaut kas, to nes līdzi. Bet, tā kā tu ieņem šo ķermeni, kad tavs gars ieņem šo ķermeni, viņam ir vajadzīgas tā bailes no lekšanas ar izpletni. Lai viņš veiktu to pieredzi, savu dvēseli. Lai viņš
nekāptu lidmašīnā un neliktu izpletni, bet tai vietā lasītu grāmatu vai spēlētu klavīres. Saproti? Tā kā tiec pieturēts pie savām mācībām, kas tev ir jāiziet, ko dvēsele ir izvēlējusies. Tieši tā. Savukārt dvēsele iet šeit pieredzi, viņa iziet vienu zemes dzīvi, viņa savu enerģiju sijā, iedarbojoties, padara feināku, nāk nākamajā dzīvē, atkal sijā feināku, viņa nekrīt atpakaļ, viņa tikai iet savā enerģijas izsijāšanā, viedumā, dziļumā, augstumā, bla, 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 uz augšu. Pareizi? Ne? Forši, mīļais, ceru, ka jums mazliet tā filma tāda izveidojās. Zana raksta, kā var saprast, cik veca dvēsele esi? Zana, es tev atbildēšu to privātajā sesijā, ja tu vēlies. Bet es nedomāju, ka tev tas vajadzīgs zināt. Tas tev neko nedos. Evita raksta. Ir ļoti daudz norādes, kā tu vari pateikt. Gribi kādas norādes pateikt? Es nevēlos neko pateikt. Tas nav vajadzīgs. Tagad es kaut ko pateikšu jums, tad es tad esmu tā vecā dvēselē, jūs visi jauniņie, jūs ejiet, tad neklausamies, ko tu runājat. Man ir 57. līmenis vai pakāpe. Tu tur vispār esi, tu tur vispār, tevis nav. Tas nav vajadzīgs pilnībā. Ja tīpaši to izpaust publiskajā vidē. Tas nē, pilnīgi. Evita raksta, bet tā kaut kad to pārvari. Bailes, piemēram, Evita, tu domā no augstuma vai kaut kādā? No izpletņa lekšanas. Protams, ka tu pārvari tajā brīdī, kad tev vairs nav vajadzīgs tas brīdis baidīties lekt ar izpletni. To var salīdzināt. Iedošu superīgu piemēru. Tu tagad piedzimsti, un tu piedzimsti normāls bērns. Tava dvēsele ir ieņēmusi šo ķermeni, zinot to, ka tu salauzīsi kājas pēc 2 gadiem. Un tagad tu salauzīsi kājas, abas divas, kuras nekad neizārstēs. Tev būs pietiekuši daudz laika, lai tu varētu lasīt grāmatas un būt, profesors. Tev būs pietiekuši daudz laika, jo tāpēc, ka tu tiksi aprūpēta, tev pietiks uzmanības no vecākiem, un tu gulēsi gultā, lasīsi, klausīsies, meditēsi un būsi guru. Jā. Bet tu kājas salauzīsi tajā brīdī, kad tu iemācīsies lasīt. Tu tā kājas nesalauzīsi brīdī, kad tu nemācēsi lasīt. Tas pats ar tavu izpratni. Tu izlēksi, respektīvi, tu vēlēsies pārvarēt bailes, iekāpt lidmašīnā, eksportēt izlūki tieši tajā brīdī, kad tev vairs tās bailes nebūs vajadzīgas. Kad viņas nebūs, nav vajadzīgas. Kā atbildējies Evita uz to? Evita. Uz savu jautājumu. Viss ir sakārt. Vispār jā. Ja vienā dzīvē tev ir bail, nākamā var arī nebūt. Šo es gribētu zināt. Stīkā. Protams, ja tev, labi, tagad. Es jau pašā sākumā teicu par blokiem. Jā, ka tavām smadzenēm ir bloks. Tāpēc, ka, ja tu atcerēsies pilnīgi visas dzīves, iedomājies, tagad, tu atcerēsies dzīvi, ka tu biji vācu virsnieks Ukrainā. Jā. Tu tagad sajūsi prātā ar to domu dzīvojot. Jo tavam ego prātam ar to domu būs jādzīvo. Tagad tu vēl atcerēsies, ka tu biji Ēģiptē, nezinu kas. Tu biji Ēģiptē cars, jā, vai valdnieks, kas tur lika vergiem celt piramīdu, jā. Un kaut kā vergi viņus necēlis. Es piemēram minu, un viņi tur visi nomirēja un tevi novādēja. Un tev tas viss sēž galvā, kā viņi tevi lāda, jo tu to zini. Un tev sēž galvā un iekšā tavā atmiņā, cik tu slikti jūties, kad viņi tur visi ir. Un tad vēl piepluso klāt atmiņas, ka tevi dinozaurs apēda. Piepluso klāt atmiņas, ka tu noslapkoji kādu. Piepluso klāt visu. Tu neizdzīvosi to, kam tā dvēsele ir atnākuši šeit, kam zeme vispār ir izveidota. Jo tevi tās atmiņas nobeigs. Tev uzsprāgs smadzenes.
Tāpēc tas ļoti daudz var panest. Bet tās visas atmiņas, ko tu atcerēsies no iepriekšējām dzīvēm, tev nedos kvalitatīvi. Izdzīvot, kvalitatīvi izdzīvot to, kas ir jāizdzīvo. Tava draudzene ražo zīdu, vai viņa pārdod zīdu, vai ko viņa dara. Un tagad iedomājies, es tagad ņemšu vilnas audumu un pārdošu viņu kā zīdu. Trīsreiz lielāku cenu. Viss pēc no manis. Pirmoreiz. Jā. Otroreiz nepirks, bet man pietiks, ka es pirmoreiz pārdošu viņu. Jā. Tas ir apmēram tas pats. Tāpēc tu neatceries. Tāpēc tev nav jāatcerās. Tev nav vajadzības atcerēties. Es esmu izteigājis savas dzīves krustušķēs visas. Savas ķermeniskās dzīves, jā, bet tam nav pilnīgi nekāda sakara ar dvēseli. Bet ir interesanti. Prātam ir interesanti. Protams, ka ir interesanti. Tas ir forši, tu pat iedomāt. Bet tas ir interesantāk nekā vakara pasaciņu lasīt, kurā apsola, ka princis un princese dzīvo vēl šobaldienu. Tas vismaz ir reālāk. Tu zini, ka tā bija mana dzīve. Tā pasaka, ko mēs mācām saviem bērniem. Tā ir. Klausies, mītiņ, atnāks princis baltā zirgā, un tu dzīvosi mūžu laimīga. Šis kretīns atrod mīļāko un aizbēg projām. Un tad meita sēž un prasa tevi, ko tu man meloji? Pasakā, tu teici, ka dzīvoši līdz mūža beigām laimīga. Šis aizgāja pie Anniņas kaimiņos. Māni, prāta spēles mīļā. Man tikko bija piemērs. Un viens cilvēks teica, prāta spēles. Prātam ir lielas spēles, mīļie, un ego ir lielas spēles. Un tajā brīdī, kad mēs sākam apzināties, kur runā prāts, kur runā ego, kur runā reāli mana dvēsele, tajā brīdī jau kļūst reāli mierīgāk uz šīs zemes un pasaules. Bet kamēr mēs nedzirdam, jeb neatšķiram, kuru saka prāts, ko saka ego, ko saka dvēsele, tad ir tā diezgan trīkīgi, ka te ir pavelk un krata un purina un vēl kaut kas, bet mēs zinām, ka visam ir vieta būt un ir jāaiziet katram sava mācība. Reiz? Jā, viss čil. Tā kā čiliņā. Forši. Stunda palido vispār nemanot un ir interesanti. Un forši, ka jums ir interesanti. Mīļā, vēlreiz tie ir mūsu viedokļi, tās ir mūsu situācijas, mūsu redzējumi, mūsu pieredze, ar ko mēs šeit dalamies. Tas nav nekas ierakstīts akmenī. Tas ir tas, ko mēs sajūtam, redzam un dalamies. Un tas ir tas, kas arī, tas, kas esam mēs. Tāpēc, ja der, paņem sev līdzi savā ceļa gabaliņā kaut ko. Ja neder, izslēdz akadēmiju un aizmirsti. Visam ir vieta būt. Gribi klausies, kur problēma ir? Jā, jo mēs varam padalīties ar to, kas ir aktuāli mums, un mēs arī skatāmies. Es arī, piemēram, skatos tēmas, kas jums interesē, ko jūs rakstat, ko jūs prasat. Reizēm bija tāds saraksts uztaisīts ar tēmām. Mēs nevaram aiziet sarakstā, jo pēkšņi iznāk pa nedēļu kaut kāda tēma, kur ir vienkārši jāceļ svētdien galdā. Un tad mēs vienkārši ņemam šīs tēmas, kas ir ļoti aktuālas, kas uzreiz ir vajadzīgs izcelt, izrunāt un izšķidāt. Tāpēc mums saraksti, diemžēl, nefunkcionē. Šodien ar tēmu bija viena, bet mēs pārspēdām jau, cik reizes mēs novirzījāmies no tēmas. Tas ir ok. Tāpēc mēs saucām brīvā svētdienas saruna divānā, kur ir grūti uzlikt vienu tēmu, jo saruna vienmēr aizies par to, kas jums tieši šajā brīdī ir visvairāk nepieciešams. Tā kā jūs nekad nezināsiet, par ko mēs runājam. Tas ir liels question. Jā, jo, kā jūs redzējat, mums arī nepalaidām pagājušajās reizēs satikties. Tātad nevajadzēja, visam bija vieta būt, arī mēs esam procesos. Tā kā miedarbība notiek un viss ir kārtībā. Bet šodien mēs jums vēlam foršu svētdienas vakaru. Tēja gan jau ir gandrīz izdzerta. Stunda ir palidojusi vējas pārniem. Es teikšu šodien paldies Kasparam, ka bija ar mums, padalījās ar savu viedokli, ar savām domām un sajūtām. Paldies jums, mīļie, ka skatāties laivā, piedalāties ar jautājumiem, kultivējat, ražojat un plaucējat, jo tad ir vēl interesantāk. Un tiem, kas skatās atkārtojumā, lai noder, lai top, un tiekamies jau nākamā svētdien, pēc nedēļas ar kādu citu tēmu. Zanaraksta, paldies! Nu, lūdzu, Zanaraksta. Čau! Čau! Piedodiet vakaru. Čau!